Tā es skrienu atpakaļ savu hostelīti un busu. Austiņas ir pakāstas. Balts iPhone austiņas. Nav nekāds baigi labās, bet normāls, gan forši. Tagad būs kaut kāds lēts plasmasniecis jāpērk, kas čarkstēs ausīs noteikti, jo neko dārgi jau nevar nopirkt. Bāc. Jā, Didriksons malicis atkal. 45 eiro lidojums, baigi lēti, lielā soma. Kā es to biju iedomājies, nezinu. Tikko samaksāju $30 pa lielo somiņu. Bija laikam diezgan loģiski, ka tā nenotiek. 45 nevar tikt līdz Ho Chi Minh Saigonai ar milzīgo somu, kas svar 19 kg. Un tad čakars skrēja līdz pirmajām bankomātam, tas nestrādā. Skrēja līdz otrajam, jau sāk uztraukties, bet izņēma naudiņu. Protams, komisija atkal pakās. Un nepareizo terminālu aizbrauc. Ir 2 termināli izrādās ļoti liela un solīda lidosta. Tā kā jāplāno. Vēlreiz Didriksons izcēlās. Dāvs mednieks man stāstīja, kā viņam sensīts, cik šveicis nazīši ir atstājis lidostās, jo ielicis rokas bagāžā. Un kur bija mans šveicis nazīts? Rokas bagāžā. 50 eiro viņš maksāja pa dāmu karti. Baigi labais bijis. Viņi daudz izmantoja. Šķērītes izmantoja, pincetīti, nazīti, korķuļus pats bija izmantots. Un bāc, šis baigais zaudējums. Palaidos, it kā priecīgs, bet kaut kur dziļi iekšā uztraukumiņš par to, ka drīz nauda jau beigsies pāris nedēļas un jau darbiņš jāsāk meklēt. Un satika vienu itāļu džeku, teica, vai viņš negrib taksīt dalīt. Viņš teica, aiziet, pļāpāja viņu. Es teicu, ka meklēšu darbu, viņš tāds, skaidrs, easy, ko kā easy. Angļu valoda gan jau to es saku, es nezinu, tas, kur labāk maksās un kaut ko izdevīgāk var dabūt. Viņš saka, es jau gadu te mācu angļu valodu, es te atbraucu, man pilnīgi nekā nebija, nekāds TEFLs, nekāds certifikāts, nekāda pieredze, nekā. Viņš tagad pelna kaut kāds $17 stundā. Viņš teica, tu 2 dienās ilgākais laiks, kad atradīsi darbu kā angļu valodas skolotājs. Viss man vairs nav uztraukums. Un man patīk pagaidām. Par taksīti braucot, skatoties apkārt, patīk Ho Chi Minh.